Šī ir video instrukcija par to, kā izvēlēties un pieteikties ēnu dienas vakancēm. Par vakancēm ēnu dienā tiek dēvēti tie uzņēmumu darbinieki vai profesiju pārstāvi, kas dod iespēju skolēniem ieskatīties savas profesijas aizkulisēs vienas darba dienas laikā. Lai izvēlētos tās profesijas pārstāvi, kuru vēlies ēnot, ir svarīgi apzināties, kāda profesija, nozara un joma tevi interesētu visvairāk, kuras profesijas aizkulises tu vēlies redzēt, lai vairāk izprastu karjeras jautājumus un to, kas tu gribi būt nākotnē. Atceries, ka ēnu diena ir domāta, lai tu varētu ieskatīties kādas profesijas pārstāvi ikdienā un saprast, kādām ir jābūt tām personīgajām kvalitātēm, tavai izglītībai, tavai mērķtiecībām, rakstura īpašībām, lai visveiksmīgāk uzsāktu savu karjeru un strādātu izvēlētajā jomā. Šajā video instrukcijā redzēs to, kā no ēnu dienā pieregistrētajām uzņēmumu vakancēm tev izvēlēties vislabāko. Lai apskatītu ēndienas portālā reģistrētās vakances un pieteiktos sevis interesējošajām, ielogojies savā skolēna profilā. E-pasta un paroles logos portālā ēndiena.lv, ievedot sev iepriekš reģistrēto informāciju un klikšķinot uz ikonas pieslēgties. Kad esi ielogojies savā profilā, lai apskatītu un pieteiktos vakancēm, kuras vēlies ēnot ēnu dienā 12. februārī, klikšķini uz kreisajā pusē atrodamās ikonas Parādīt vakances. Šajā sadaļā tev būs pieejamas visas portālā ēndiena.lv uzņēmumu, organizāciju un institūciju reģistrētās vakances. Gadījumā, ja vēl neesi sapratis, kura profesija vai pat nozare tevi interesē visvairāk, iesakām aizpildīt karjeras izvēles un interešu testus. Tos tev ir iespēja atrast sadaļā Skolēniem, Vakanču izvēles un pieteikšanās sadaļā, klikšķinot uz ikonas Nacionālās izglītības iespēju datubāze. Tur, izpildot karjeras izvēles testus, iespējams, tu būsi sapratis, kas ir tā profesija vai nozare, kas tev būtu piemērota visvairāk, un pamatojoties uz to, tu varēsi vieglāk izvēlēties ēnojamo profesiju. Portālā ēnu diena vakanču sarakstā atradīsi visas ēnu devēju pieteiktās vakances. Taču atceries, pieteikties varēsi maksimums 3 vakancēm, tāpēc rūpīgi izvērtē, kura no izvēlētajām vakancēm tevi interesētu visvairāk. Lai atlasītu sev interesējošās vakances, var izmantot atlases filtru. Tajā var izvēlēties vakances pēc novada, gadījumā, ja vakance vēlies meklēt tieši konkrētā atrašanās vietā. Aicinām atlasīt arī vēlamās vakances pēc nozares, kurā vēlies pieteikties ēnošanai, vai pat profesijas, izvēloties konkrētas profesijas pārstāvi. Gadījumā, ja tev ir ieinteresējis kāds konkrēts uzņēmums, var izvēlēties uzņēmumu nosaukumu, pēc kura meklēsi ēnojamās vakances. Tiklīdz kā esi veicis visas nepieciešamās izmaiņas, vienmēr nospied pogu Filtrēt. Tādējādi tev tiks atlasīti nepieciešamie rezultāti. Kārtot rezultātus var arī attiecīgi sākot ar jaunākajiem alfabēta secībā, pēc uzņēmuma nosaukuma vai pēc mazākā pieteikuma skaita. Gadījumā, ja vēlies atlasīt tās vakances, uz kurām nav tik liels konkurss kā uz citām. Vakanču sadaļā Amats var apskatīt uzņēmuma darbinieku, ja vakanču amatu nosaukumus. Uzklikšķinot uz gaiši zilā nosaukuma, tev parādīsies īss apraksts, ar ko ikdienā nodarbojas šī amata pārstāvis. Lai būtu veiksmīgs un zinošs ēnotājs, iesakām apskatīt arī uzņēmumu minēto mājaslapu un izpētīt vissīkākās nianses, lai būtu zinošs par to, ar ko nodarbojas uzņēmums, uz kuru dosies ēnot. Noteikti apsver visas ēnu dienas iespējas, gan liels, gan mazus uzņēmumus vai organizācijas tavā pilsētā, novadā, tuvākajā apkārtnē vai pat visā Latvijā. Kad esi izskatījis visas sevi interesējošās vakances, atceries, ka tev ir jāizvēlās maksimums 3 vakances. Katrai no šīm 3 vakancēm tev būs jānorāda arī prioritāte, proti pieteikumu vakancēm tev būs jāsakārto secībā no svarīgākā.
pirmo prioritāti piešķirot tai vakancei, kuru vēlies ēnot visvairāk. Mazāk svarīgo trešo prioritāti piešķirsi tai vakancei, uz kuru vēlies doties gadījumā, ja pirmās un otrās vakances organizācijas pārstāvji tevi neapstiprinās vai noraidīs. Lai pieteiktos tevis izvēlētajām vakancēm, vakanču sarakstā atrodi to uzņēmumu, kuru vakanci vēlējies ēnot. Pārliecinies, ka tas amats un profesija, kas ir šajā sarakstā, ir tas, kuram tu vēlies pieteikties, un klikšķini uz ikonas Pieteikties. Piesakoties vakancei, tev būs jāpamato, kāpēc vēlies ēnot konkrēto personu un profesiju. Pārdomā rūpīgi, ko rakstīs pieteikumā, jo šī motivācija būs galvenais atlases kritērijs, pēc kura ēnu devēji izvēlēsies savas ēnas. Lai tevis izveidotā motivācijas vēstule būtu pamatota, pārliecinoša un korekti uzrakstīta, aicinām to izveidot un uzlabot atsevišķā dokumentā, kura tekstu vēlāk varēs iekopēt sava pieteikuma sadaļā Motivācija. Ļoti svarīgi tas ir gadījumā, ja plāno pieteikties uz vairākām vakancēm. Tad motivācija tev būs jāraksta katram uzņēmumam un vakancei personīgi. Atceries, ka pieteikuma motivācija ir tava vizītkarte, pirmais un vienīgais iespējas par tevi, tādēļ raksti to lietišķā stilā, piedomā pie gramatikas un pareizrakstības un noteikti pirms saglabāšanas vēlreiz pārbaudi uzrakstīto. Neliterālas valodas lietošana un gramatiskas kļūdas var atstāt sliktu pirmo iespēju un samazināt tavu iespēju tikt pie kārotās vakances. Motivācija šajā gadījumā ir tas, kas tevi ir pamudinājis pieteikties uz konkrēto vakanci. Tā var būt vēlme strādāt šajā profesijā vai nozarē, vai padziļināta interese par attiecīgo profesiju. Pamato īsi, kāpēc šī ēnu diena pie konkrētās personas tev būtu lietderīga. Varbūt tu vēlēsi studēt šajā nozarē vai strādāt attiecīgajā nozarē. Svarīgi, lai tava motivācija ir īsa, pamatota un pārliecinoša. Ja raksti, ka padziļināti interesējies par kādu profesiju, tad noteikti piemini, kā tieši tu to dari. Piedalies interešu grupās, lasi literatūru vai nodarbojies ar ārpusklases aktivitātēm, kas saistītas tieši ar šo profesiju. Jo pārliecināšāks būs tavs pamatojums, jo lielāka iespēja ēnu dienā tikt uz viskārotāko vakanci. Tiklīdz kā esi pārliecinājies, ka tava motivācija ir ideāla un šādu kandidātu arī pats būtu gatavs pieņemt sev par ēnu, izlasi šo savu motivāciju vēlreiz, jo arī ēnu devējs var lūgt tev šīs pārdomas un jautājumus uzdot jūsu tikšanās reizē. Kad esi pārliecinājies, ka visa motivācijas vēstule ir pilnībā pabeigta, iekopē to savā pieteikuma anketā sadaļā Motivācija. Piesakoties uz katru no vakancēm, ja tās tev ir vairākas, tev būs katrai jānorāda prioritāte. Proti, pieteikuma vakancēm būs jāsakārto secībā no vissvarīgākā, ko atzīmēs ar pirmo prioritāti, tādējādi parādot, ka šī ir tā vakance, uz kuru vēlies doties visvairāk. Gadījumā, ja izvēlēsies otro vai trešo prioritāti, piesakoties vakancēm, gadījumā, ja tev tās ir vairākas, tev būs katrai jānorāda prioritāte. Proti, pieteikuma vakancēm jāsakārto secībā no vissvarīgākā ar pirmo prioritāti apzīmējot to vakanci, kuru vēlies ēnot visvairāk. Līdz mazāk svarīgākajai trešajai prioritātei, kuru vēlies ēnot tādā gadījumā, ja pirmās un otrās prioritātes uzņēmuma pārstāvji tavu kandidatūru būs noraidījuši. Tiklīdz kā esi pārliecināties, ka pieteikumā ievadītā informācija ir precīza, motivācija pārbaudīta un pareiza, prioritāte noteikta, klikšķini uz ikonas Pieteikties. Tādējādi tavs pieteikums vakancei ir saņemts. Visas savas izveidotos pieteikumus vari apskatīt kreisajā ikonu joslā, atrodot sadaļu Mani pieteikumi. Klikšķini uz tās. Savu pieteikumu sadaļā var skatīt tevis izveidotos pieteikumus prioritārā secībā. Gadījumā, ja redzi, ka kāds no mazāk svarīgākajiem iepriekš norādītajiem uzņēmumiem patiesībā ir tas, ko vēlies ēnot visvairāk, prioritātes sadaļā vari nomainīt tā ailītes skaitli uz 1. Tādējādi automātiski šie pieteikumi tiks sarindot tādā secībā, kā esi izmainījis prioritāti.